Tiesas sēdes līdz šim norisinājušās salīdzinoši vienkāršā formā, respektīvi piedaloties tiesas procesa dalībniekiem. Informācija ir piefiksēta tiesas sēžu protokolos rakstiskā formā ar atsevišķām iespējām šos protokolus paralēli rakstīt datorā vai diktafonos. Projekta realizācijas ietvaros ir paredzētas tiesas sēžu zāles aprīkot ar video un audio iekārtām, un šīs tehnoloģijas izmantot tiesvedības procesa uzlabošanā, respektīvi ierakstīt tiesas sēdes audio ierakstos, kā arī izmantot videokonferenču iekārtas attālinātu procesālo darbību veikšanai. Galvenie ieguvēji primāri, protams, tā ir sabiedrība, drošības sabiedrība, uzticēšanās tiesām, procesa dalībniekiem, ātrāks, efektīvāks tiesvedības process, kā arī tiesu darbiniekiem ērtāka un vienkāršāka ikdiena. Šī paša projekta ietvaros ir paredzēta arī izmaksu pārvaldību analīze, tiesvedības procesu efektivitātes uzlabošana, kā arī tiesu nama aprīkošana ar moderniem informāciju tehnoloģiju līdzekļiem, kā piemēram e-kioski, lai sabiedrībai, tiesu apmeklētājiem būtu pieejama publiska informācija par tiesvedības procesiem, piemēram, bez kancelējas starpniecības. Tāpat arī paredzēts ir uzlabot tiesu informatīvās sistēmas darbību, iespējami nodrošinot tiesu informatīvās sistēmas datu pieejamību publiski attiecībā uz tiesu nolēmumiem, tiesas spriedumiem. Protams, tas ir vērtējams, cik kurai sabiedrības daļai kāda informācija drīkstētu būt pieejama un cik tas ir pieļaujams.